Esmu Kaspars Rībinieks, urologs. Parasti pie manis nāk slimnieki ar biežu urināciju, vāju urīnas trūklu, urināciju naktīs, urīna nesaturēšanu, erekcijas problēmām. Parasti nāk vīrieši, jo vīrieši atšķiras anatomiski no sievietes, bet nāk arī sievietes, jo viņām arī ir urīnceļa saslimšanas. Vīrieši nāk ar sūdzībām par vāju urīnas trūklu, apgrūtinātu urināciju, nikturiju. Bieži jāceļās naktī, jāiet uz tualeti, tāpat arī bieži vien ir erekcijas problēmas. Sievietes biežāk nāk ar urīnceļa iekaisumiem, sāpīgu urināciju un urīna nesaturēšanas problēmām. Svarīgi ir nākt pie urologa laicīgi, jo gadiem ejot sūdzības nemazinās un katra diena var būt svarīga. Protams, atnākt pie urologa nav vienkārši. Tomēr jāsaprot, ka kavējoties un nenākot pie urologa slimība progresēs un negrib jūs biedēt, bet novēlot vizīti pie urologa var būt liktenīga, jo atsevišķu slimību gadījumā slimības simptomi izpaužas vēlīni. Konsultācijas laikā mēs sīki izrunājam sūdzības, izvērtējam, kāda tālāk izmeklējuma būtu nepieciešama un kāda ārstēšanas taktika būtu vislabākā. Pirms vizītes vēlams būtu veikt asiņas analīzi, urīna analīzi, vīriešiem noteikti PSA līmeni asinīs un ideāli būtu, ja būtu veikt vēdera dobuma ultrasonogrāfijas izmeklējums. Konsultēju pacients ar nieru, urīnpūšu, urīnceļa prostatas slimību gadījumā, kā arī ārstēju urīnceļa infekcijas, urīna nesaturēšanas problēmas un erekcijas problēmas. Veicu nelielas uroloģiskas operācijas, tādas kā cirkumcīzija, frenuluma plastika, hidrocēles plastika, spermatocēles plastika un ādas un zemādas veidojuma ekscīzija. Šīs ir mazinvazīvas operācijas, kuras veids dienas stacionārā, un tanīpat dienā slimnieks atgriežas mājās. Šobrīd uzsāk pieņemšanas Jūra Rīta klīnikā un laipni gaidīt uz vizīti.